Sveiciens tev šajā jaunajā nedēļā. Esmu Artūrs Avotiņš no Joshua ministrijas kalpošanas, un šis ir vārds šai nedēļai. Un, ja mēs esam ticīgi Jēzu Kristu, mēs iespējams ļoti labi zinām kādus vārdus, kuri atrodami Jēkaba vēstulē 4. nodaļā, 7. pantā. Kā zinām, šeit ir teikts tādu, padodieties Dievam, stājieties pretiem velnam, un viņš bēgs no jums. Un runājot tieši par šo Bībeles pantu, mēs dzīvē vēlamies, lai patiešām tā arī ir, ka velns bēg no mums, mēs vēlamies iegūt uzvaras, atrisinājumus, gribam piedzīvot izlaušanos un saņemt daudzas labas lietas mūsu dzīvēs. Un mēs patiešām vienkārši sakot vēlamies, lai visi ļaunie spēki, dēmoni no mums atstājas un vienkārši bēg projām, bet joprojām ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka mums patiešām ir jāpadodas Dievam. Tas varbūt pat sākot ar mazām lietiņām, tas varbūt tīri vai, piemēram, domu līmenī. Vienkārši atdot visu Dievam. Viss, par ko tu, teiksim tā, lauzi galvu, ko tu nevari pats atrisināt. Tas, kur tu nevari pats rast kādu risinājumu, vai tev nav atbildes uz kādiem jautājumiem varbūt. Viss, kas tevi nomāc vai ir kā nasta tavā dzīvē. Tev ir grūtības kaut kam izlausties cauri, arī tā to var nosaukt. Mēs vēlamies to uzvaru, mēs vēlamies atrisinājumus, mēs vēlamies, lai ļaunums no mums atstājas un Sātans patiesi bēg no mums projām, bet, kā es tikko jau teicu, tik ļoti būtiskā lieta patiesi arī padoties Dievam, lai nav tā, ka ir kāda lieta, kuru Dievam esam atdevuši, varbūt esam atdevuši 90% Dievam vai 95%, bet kaut kādus 5%, kaut kādu mazu daļiņu esam paturējuši tomēr sev. Nē, ar tādu domu, ka šo lietu es pats vēl izdomāšu. Es pavisam ātri to izdomāšu, es atrisināšu, tūlīt jau man pašam izdosies, un es pats ātri atradīšu risinājumu, un gan jau būs labi. Jā, varbūt būs labi, bet varbūt arī tik viegli nemaz arī nebūs. Kad kādā lietā mēs tomēr nepadodamies Dievam, tas var ievilkties un palikt par ļoti lielu smagumu un nastu. Un tas vairs nav labi. Tāpēc ir šis pants, Jēkabs mums saka, lai pirmkārt, padodies Dievam, atdot visu viņam, un tad ar legālām tiesībām, tad arī stājies pretī velnam, un tad viņš bēgs no tevis. Bet ja tu kādā lietā neesi Dievam padavies, kaut ko vēlies vēl atrisināt, izdomāt, tu vēl pats vēlies rast risinājumu, pat tīri kādu mazāku domu līmeni, tu nevari atlaist kādas domas. Tev ļoti gribas rast risinājumu un atbildi kaut kam, bet, ja tas nav tik viegli, vienkārši atdot Dievam. Jā, es zinu, reizēm tu varbūt dzirdi, reizēm mums gribas domāt pašiem, ja es neko nedarīšu, tad nekas visdrīzāk arī nenotiks. Jā, bet ja tu kaut ko esi atdevis Dieva rokās, ja tu lūdz Dievam pēc padoma, ja tu meklē Dievu, ja tu viņam vienkārši jautā pēc atbildes, tad viņš taču arī tev atbildēs. Es dzirdēju, kā kāds pieredzējis kalpotājs teica, man galvenais vispirms sadzirdēt no debesīm, un tad es rīkošos, tad es darīšu visu iespējamo, lai to realizētu,
bet vispirms es gribu dzirdēt, ko Dievs man saka. Jo mēs patiešām varam piedzīvot ne tikai kādi īpaši pieredzējuši kalpotāji to piedzīvo, kā Dievs runā, Dievs atbild, viņš dod tev rīcības plānu, viņš pasaka tev, ko tev darīt vai ko tev nedarīt, kurp doties vai kurp nemaz neiet, kur nemaz arī nedoties. To visu Dievs tev spēj pateikt, un kā vēl. Jo ir arī otra raksturvieta, nedaudz tālāk Bībelē, turpat Pētera 1. vēstulē, 4. nodaļā, 7. pantā mēs lasām vārdus: visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Jā, tā ir jau 5. nodaļa, pēdējā nodaļa Pētera 1. vēstulē. Jā, nevis 4., bet 5. nodaļa, 7. pants. Jā, ka visu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Viss, kas ir vien kā zūdīšanās, kā varbūt sūdzēšanās, kā neatrisināts jautājums vai lieta. Visu šo te burtiski met uz viņu, jo Dievs gādā par tevi. Viņš tevi neatstāja vienu tavā jautājumā, tavā problēmā, tur, kur tev nav kāda risinājuma. Nē, Dievs par tevi rūpējas, viņš par tevi gādā. Dievam tu un es, mēs viņam esam svarīgi. Viņš ir mīlošs tēvs. Un viņš vēlas, lai viss ļaunums, lai visas nastas, lai Sātans bēga no tavas dzīves. Visa veida uzbrukumi, visa veida nospiestība, jebkas, kas pār tavu dzīvi ir kā smagums, nasta, burtiski, kā tikko no Jēkaba vēstules 4:7. Lai Sātans bēgtu no tevis, kā tas arī ir paredzēts, pirmkārt, tev ir jāpadodas Dievam. Ar pilnīgi visu, atdod visu Dievam, jo zini to, ka viņš par tevi rūpējas, viņš par tevi gādā, viņš tev palīdzēs, viņš runās uz tevi, ko tev darīt, ko nē. Tāpēc ar šiem vārdiem vēlējos svētīt tevi un vēlēt tev, lai tev šī jaunā diena un šī jaunā nedēļa ir patiesi svētīta Jēzus Kristus vārdā. Pagaidām gan teikšu tev atā, visu labu, man prieks, ka tu biji kopā ar mani, ka es varēju dalīties ar tevi ar šīm domām, ar šīm raksturvietām, tā ka patiesi jauku svētītu šo nedēļu. Jēzus vārdā, amen, atā pagaidām.